Es esmu Karīna Platā, un mēs šodien runāsim visiem zināmu tēmu darba līguma saturs. Mēs šodien sāksim ar tādiem nelieliem, jāsaka, jaunumiem, kas mums stājās spēkā vakar. Esam tieši tādā jaunumu epicentrā par grozījumiem darba likumā. Tagad tas ir daudz ierobežotāks un jāskatās, ka tas ir arī šis nosacījums Latvijas iekšējā tirgū. Tāpēc manā skatījumā tas viens punkts, viens teikums darba līgumā ir ļoti, ļoti pieņemams, bez apgrūtinājuma darba devējam, bet ar ļoti lielu aizsardzību. Attiecībā uz darba līguma termiņu, kāds ir tad proporcionāli arī noteikti pārbaudas laiku. Darba devējs nekad nemaksā prēmijas, nekādas citas atlīdzības saistībā ar darbu, nekas nav, tad varam teikt, jā, darba samaksa sastāv tikai no vienas sastāvdaļas, kas ir darba alga. Nevis izcelt tikai vienu, ka darbiniekam ir pienākums 1 mēnesi iepriekš paziņot par darbtiesisko attiecību izbeigšanu. Tad rakstam par visu. Ja mēs rakstīsim par visu, mēs copy-paste no darba likuma rakstīt, manā skatījumā jēgas nav.